Sveiki, sveiki. Nu tā, viens grūtāks uzdevums par gadījumu lielumu sadalījumu likumu. Šoreiz apzīmēšu mūsu gadījumu lielumu ar Y. Jo mums tikko bija piemērs, kurā šāva mērķi katrs vienu reizi, bet tagad katrs šauj divas reizes. Un vienkārši lai atšķirtu. Tāpat es arī atļaušos šoreiz izmantot vertikālu sadalījumu likumu pierakstu. Tas ir atļauts. Un šis piemērs ir principā, lai demonstrētu stratēģiju. Tad mēs zinām, ka pirmais trāpa ar varbūtību 0,7, līdz ar to netrāpa ar varbūtību 0,3. Otrais savukārt trāpa ar varbūtību 0,9, tātad netrāpa ar varbūtību 0,1. Un mēģināsim tā strateģiski izdomāt, kā mēs varam tikt pie rezultātiem. Tātad visvieglāk būtu aprēķināt to, ka neviens netrāpa, un to, ka abi trāpa savus visus šāvienus. Pirmajā gadījumā tad netrāpa 0,3, 0,3, 0,1 un 0,1. Visi četri gadījumi ir notikuši. Pirmais netrāpīja savu pirmo, netrāpīja savu otru un tā tālāk. Kopā jāsnāk 0,0009. Tālāk. Visi ir trāpījuši savus abus šāvienus. Šeit jāsanāk ir 0,3969. Šie ir divi visvienkāršākie gadījumi, ko mēs varam izpildīt. Tie mums ir. Pēc tam, principā, visdrošāk ir iet uz vidu. Mēs izreikināsim šo gadījumu. Tātad viens trāpījums. Tātad, piemēram, pirmais šāvējs trāpījis savu pirmo, aizšaus garām otro, un otrais vispār nav trāpījis. Bet varbūt alternatīva tas, ka viņš trāpīja savu otro un netrāpīja pirmo. Tas ir jāskaita kā atsevišķs gadījums. Mums ir jādomā par visiem iespējamiem apakšgadījumiem tik precīzi, cik vien varam, cik vien drīkstam. Tad ir tā, ka pirmais netrāpīja abus savus šāvienus, bet otrais šāvējs trāpīja pirmajā reizē, un varēja būt arī tā, ka viņš trāpīja savā otrajā reizē. Tie ir 4 gadījumi. Turklāt, kā redzat, pa divi gadījumi ir vienādi savā starpā, un pārējie arī ir vienādi savā starpā. To mēs īstenībā ņemsim vērā nākamajā aprēķinā. Tā, jācer, ka es neko nebūšu sajaucis. 0,0204. Jā. Un mēs tad vienkāršosim pierakstu, kā redzam, secība īstenībā nozīmē vienādus aprēķina gadījumus. Divi tādi, kuros ir tā, ka pirmais trāpīja vienu, netrāpīja otru, un otrais trāpīja abus, un divi dažādi gadījumi tam, ka pirmais trāpīja savus abus, bet otrais vienu netrāpīja. Šis reizinātājs apzīmē secību skaitu, dažādo secību skaitu. Un skatāmies, kas mums būs šoreiz. Mana atbilde ir 0,4284. Un šeit ir pamats stratēģijai. Varat iedomāties, ka divnieku būs grūtāk izreikināt. Tāpēc vienkāršākais veids ir ņemt vērā, ka summa ir 1, un vienkārši mēs atņemam visas līdz šim iegūtās varbūtības. Un es iegūstu, ka ir jābūt kaut kam šādam. 0,1534. Vai mēs to iegūtu arī tradicionālākā veidā? Jā. Un es parādīšu, kā tātad 2 trāpījumi. Mums ir jādomā, ko var nozīmēt 2 trāpījumi. Tas var nozīmēt, ka pirmais šāvējs trāpīja
abus šos šāvienus, bet otrais aizšāva abus garām. Vai arī otrādi. Pirmais aizšāva abus garām, bet otrais abus trāpīja. Bet, un tāpēc šis ir tas grūtākais apakšgadījums, tas vēl nav viss. Mums ir iespējama situācija, ka katrs trāpīja vienu. Pirmais trāpīja vienu un otru aizšāva garām, un otrais šāvējs arī 0,9 un 0,1. Un tas var būt dažādās secībās. Labā ziņa, ka reizinātāji paši par sevi paliks tie paši, bet cik ir secības, mums ir jāpadomā. Varētu būt tā, ka trāpa netrāpa. Trāpa netrāpa, tas ir tas, kas mums tikko bija. Varbūt tā, ka netrāpa trāpa un netrāpa trāpa, un tad var sajaukties savā starpā. Un tās ir četras dažādas secības. Pārliecināšu sev, ka tā tiešām ir, bet es izreikināšu un apstiprināšu, ka tā mums tiešām sanāk. Jums ir kalkulators pie rokas, jūs varat pārbaudīt, ka es jūs nemānu. Un man sanāk, tieši tik arī sanāk. 0,1534. Tā ir arī atbilde. Nu, atbilde, principā, visam uzdevumam ir šī tabula. Bet arī mums vajadzēja vēl šo jautājumu atbildēt. Un to mēs tagad atbildēsim. Mums ir bonus jautājums. Kāda varbūtība, ka ir vismaz divi jautājumi? Matemātiski nozīmē, ka y ir lielāks vai vienāds par 2. Un tās ir trīs varbūtības, kas mums jāsaskaita. 3, 9, 6, 9. Un mēs šeit varam atbildēt ātri. 0,9, 7, 8, 7. Un tā.